fresh new day, sweet dreams to chase. This fairy's on a mission to make her world a better place. She'll make a difference, see it through, show the world what she can do. She's strawberry shortcake. Get ready 'cause she's back again. She's strawberry shortcake. Fun adventures never end. She's strawberry shortcake. Oh yeah. Lieliski! Strawberry Labākā cepēja komanda Zemenīte un Krēmiņš. Custard? Krēmiņ! Custard? Krēmiņ! Krēmiņ! Kūciņ! Kas noticis? Kas noticis? Karameļu popkorns. Es arī kliedzu, kad esmu izsalkusi. Biegrimus darbos un Krēmiņš aizklīda. Tagad nevaru viņu atrast, esmu slikts cilvēks. Un vēl sliktāka kaķu mamīte. Mans kēksiņš vienmēr pazūd. Parasti viņš riņķo ap ēku. Mans papagailis aizlido, lai noklausītos citu sarunas. Prapa visu laiku nozūd īpaši, kad par daudz runāju. Kā iet? Sierkūciņa vada pagrīdes pokeru spēles dzīvniekiem. Viņa skaita kārtis. Melanē kēksiņai ir bagāta iztēle. Attiecībā uz faktiem. Viņa tos izdomā. Neviena nezina, kur ir jūsu mīļdzīvnieki. Kūciņ, papagailīts, ierkūciņ, frapiņ. Nereizējies kūciņ, kopā mēs atradīsim mūsu mīļdzīvniekus. Paldies! Esmu izpētījusi katru ogu centra kaktiņu. Es vadīšu mīļdzīvnieku glābšanu. Tiešām domāja, kad mīļdzīvnieki iemaldījās šeit, kas šī par vietu? Šīs ir vecās noliktavas. Fascinējoši patiesi. Tās būvētas, kad te vēl bija ābeles. Ogu centra rūpnīca pārtapa pilsētiņā un tā pārtapa Lielābo pilsētā. Un ābeles iestādīja burvju ogu sargātājs, sējot burvju sēklas no mākoņiem. Paties stāsts. Izdomājums. Krēmiņ! Krēmiņ! Tā ir tikai glezna ar Kvinsiju un viņa sievu Henrietu Kēksiņu. Vēstures liecības vēsta, ka viņas receptes iedvesmoja Kvinsiju uzsākt Kēksiņu rūpnīcu. Protams, tutti frutti tukāna bars, kas nolēdās no aizliegto augļu zemes, sniedza iedvesmu Henrietei. Atkal nepatiesībā. Tutti frutti tukāni nav īsta putnu suga. Tieši tā. Izņemot aizliegto augļu zemē. Aizliegto augļu zeme neeksistē. Domāju, mums jākoncentrējas uz svarīgāko. Jā, piemēram, kāpēc slotiņa ir augstpēdus? Kvinsijs teica, ka varenas receptes sākas ar putošanu. Leģendas vēsta, ka viņam bija burvju slotiņa, kas viņam garantē izdošanos, tāpēc viņš to paslēpa slepenā istabā. Nē, es gadiem ilgi esmu pētījusi ogu centra ēkas. Te nav ne ogu sargātāju, ne tukānu, ne burvju slotiņu un noteikti ne slepenu istabu. Leģendas vēsta, vēsture vēstā. Mieru, tikai mieru. Pietiek vēstures un leģendu. Mēs nācām atrast mīļdzīvniekus. Nevis, lai runātu par to, kāpēc ogu centrs uzbūvēts, kur atrodas slepenā istaba vai kāpēc šī slotiņa ir augšpēdus. Kvinsijas slepenais birojs? Es zināju, ka tā ir patiesība. Krēmiņ! Cik forša istaba! Un mēs to atradām pateicoties manam kaķim. Ko tu stāstīji par tiem tukāniem? Leģendas vēsta, ka tutti frutti tukāni var izaugt tik lieli kā lidmašīnas un tie ēd tikai vīnogas. Viņi neēd neko citu patiesībā skumji, jo